Augsta ziemas pēcpusdiena, apmācies dziļi lauki un aptuveni 10 kilometru attālumā Krievijas pozīcijas. 3. tanku brigāde ir tā, kas gaida komandu doties kaujā, kad ienaidnieks kļūst aktīvāks. Mēs atrodamies tuvu frontei. Pat labam situācija daudz maz mierīga, bet kuru katru brīdi karavīriem ar šo tanku vajadzēs doties uzdevumā. Nomaskēta un vienmēr uzraucīta tehnika stāv drošībā. T-72 ir tanki, kas, kā saka rotas komandieris, spēj izturēt vissarežģītākos laikapstākļus. Ziema vispirms tehnikai nozīmē, ka to ir grūtāk palaist, bet šie tanki ir tie, kuri ir vispiemērotākie tieši ziemas apstākļiem. Tos var darbināt jebkuros apstākļos. Tam ir papildu sildīšanas ierīce un 20–25 minūtēs tas ir gatavs. Tanki Ukrainas kaujās ir izšķirīga tehnika, kas prasa mācīt ar to apieties. Karavīri, kuri dien šajā rotā, neviens pirms kara ar to nebija saskāries. Ja nevien Vitālijs, kurš ir traktorists un kā pats joko, tanks nav tālu no zemes stumšanas un aršanas, viņš arī armijā dienot bijis tankists. Jā, mazliet piemirsts, bet, kad vajag, ļoti ātri var visu atkal atcerēties. Ļoti ātri. Stundas laikā viss bija atkal atpakaļ. Kabīnē ir ļoti augsts, saka Vitālijs, bet visgrūtākais ir tad, kad tehnika plīst un visnepiemērotākajos brīžos, un to ātri vajag salabot, lai varētu pildīt uzdevumu tālāk. Vitālijs ir bijis ienaidniekam arī ļoti tuvu. У нас були в тому році. Jā, mums bija, citā rotā bija tuvas kaujas. Tas pašā kara sākumā. Tikko bijām sākuši un pēc 2–3 dienām jau bija jādodas kaujā. Par laimi viss bija tā, ka mums nebija upuru un zaudējumu. Strašno. Ir bail, bet, kad es nāku uz darbu, tā es to saucu, tad drīzāk nevis jādomā par bailēm, bet par to, kā izdzīvot. Vairāk neko, un tad jau viss būs labi. Dzīvot, noturēties un uzvarēt ir tas, kas dod spēku arī Aleksandram. Viņam ir tikai 23 gadi. Viņš no visiem ir visjaunākais un pirms kara strādāja par pārdošanas menedžeri. Tieši gadu pirms kara absolvēja Kīivas Nacionālo universitāti bioresursu nozarē. Mums vienkārši ir tāda nācija. Visi cilvēki ir ļoti stipri un vispār nedomājot. Nav citas izvēles. Vienkārši ņem un dari, kas jādara. Aleksandra teica, ka pēc kara vēlētos atgriezties iepriekšējā dzīvē, sportot, darīt visu to, ko līdz šim. To gribētu arī Vitālijs, kuru iepriekšējās profesijas dēļ te iesaukuši par juristu. Viņš arī armijā pieteicies pats. Ja mēs neaizsargāsim savu dzimteni, tad mūsu vietā neviens to neizdarīs. Neviens te mūsu vietā karot nenāks. Ja mēs gribam dzīvot mūsu zemē, neatkarīgā, demokrātiskā, tad tas ir mūsu pienākums. Un tāpēc mēs un mūsu brāļi esam te. Ukraiņi savu darbu izdarīs, saka Vitālijs, bet ir svarīgi, lai pasaule mūs neaizmirst. Es gribētu, lai Baltijas valstis un Baltijas cilvēki neļautu Eiropai aizmirst, ka pie mums ir karš. Un ne tikai Eiropai, bet visai pasaulē. Ja mēs paliksim vieni pret tik milzīgu valsti, ekonomiku un cilvēku resursiem, mūs vienkārši noslaucīs no zemes virsmas. Un tad Eiropa ar šo ļaunumu satiksies aci pret aci. Jo tam nebūs nekā pa vidu Ukraiņu, kuri tagad stāv un Eiropa aizsargā. Tāpēc lūdzu neaizmirstiet, ka te ir karš. Šī ir diena, kad izsaukumu nav, taču katra nākamā var būt citāda un līdz uzvarai. Ina Strāzdiņa, Ingūns Graudiņš, Maksims Peņko, Latvijas televīzija, Ukrainā.